Arī. Paldies arī uz tēvam kosmētei. Un visām pāri paldies Dievam par to, kas šajā brīdī ir noticis, ko mēs ar acīm nevaram redzēt un ar prātu aptvert arī diezgan pagrūti. Bet ūdens ir tas, kas simbolizē šo neredzamo Dieva žēlastību, kas ir tagad iemājojis, piepildījis Marka uztev tavu sirdi, tavu dvēseli. Tas nav nekāds tam melnums aiz naga, bet tas ir pats dzīvais Dievs, visu redzamā un neredzamā radītājs, kas mums ar prātu neapturāmā veidā, bet ir iemājojis tavā sirdī, tavā dzīvē, tavā dvēselē, Marka. Tāpēc tā nav maza lieta, un šodien tavs vārdiņš ar zelta burtiem ir iegravēts, jāsaka, ierakstīts arī debesīs. Ja? Un kā mēs arī mēdzam to uztvert kristības kā tādas, ja? Kā tādu otro bērnam, kā tādu dzimšanas dienu, tādu piedzimšanu no jauna, ūdens un svētajā garā. Šis ir tik sveiks, ja? Un mēs mazliet vēl paturpināšanās ar roku. Svarnais Dievs, mūsu kunga Jēzus Kristus Tēvs, ir atbrīvojis tevi, Marku, visu tavu pirmdzimtā grēka, un ir licis tev atzimt no ūdens un svētā gara. Viņš tevi svaida ar atpestīšanas prīsmu un pievieno savai tautai, lai tu paliktu vienībā ar tās augsto priesteri, pravietu un karali, Jēzu Kristu un sasniegtu mūžīgo dzīvību. Tas pierīgs Dievs. Jāatzīst vispār, ka tas labas uzvedības piemērības, ja? Labi uzvedās, ja? Tāds miers liecina tikai par kaut ko ļoti, ļoti skaistu, un tas tiešām tas dievišķais miers ir pārņēmis arī tavu visu būtību, ja, Marka? Ar kristību cilvēks top par jaunu radījumus, vietērts Jēzu Kristu, un šīs Dieva žēlstības zīme ir arī Marka, tavs baltais kristības apģērbs, lai tev vecāki un krustvecāki ar labu vārdu un piemēru tev palīdz, ka tu sasniegtu mūžīgo dzīvi, nepazaudējot šodien kristības sakramentā saņemto Dieva svētību un žēlastību. Amen. Marka, apstāv, saņem Kristus gaismu. Jums vecāki, krustvecāki ir pienākums rūpēties par Marku uztavu, kuru Kristus šodien ir apgaismojis, lai viņš vienmēr dzīvotu kā gaismas bērns, lai izturētu ticībā un kungam atnākot varētu kopā ar visiem. Izietam pretī debesu valstībā. Tad arī palūksimies Marku uztavu par tevi, par teviem vecākiem, mums visiem klātesošiem, bet mēs visi īpaši tā no sirds par tevi, Marka, lūksim jaunu arī tavā vārdā, kā mums ir mācīts mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tev tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā tas ir sākot zemes, un mūsu piešķo mājas un dod mums šodien, un piedod mums mūsu karās, kā arī mums piedod saviem karājiem, un neiet mums sākot, nepakristī mums un arī beigās būs svētība mums visiem, īpaši jau Marka, arī teviem vecākiem. Dievs, tu esi dzīvības un mīlestības avots, tu pats dod mātēm mātes sirdi. Kungs, raugies labvēlīgi uz jaunkristītā bērna māti un svētību. Viņa tev šodien pateicis par laimīgu bērnu dzimšanu. Dod, lai bērns savu bērnu mīlestību viņai sagādā prieku, un lai tu sauli caur Jēzu Kristu mūsu kungu par labu kristieti. Svarnais Dievs, mūsu kungs un mūsu dzīvības devējs, svētī šī jaunkristītā bērna tēvu, dod viņam kopā ar māti būt bērnam par labu kristības ticības liecinieku. To visu mēs lūdzām caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Novēlēsim arī jūs, vecāki, un arī šeit visus jūs pārējos, svarnā Dieva tēvu, viņa vienpiedzimušā dēla un svētā gara gādībai un žēlastībai. Lai Dievs mums palīdz, ka mēs ticības gaismā dzīvodam, visi nonāk Dieva apsolītajā debesu valstībā. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums, un lai jūs visus svētī, sargā, vada un apgaismā visspēcīgais un žēlsirdīgais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Dieva žēlastība, lai ir ar jums un lai jūs visus pārāk pateicība Dievam. Vēl tādi svētījumi. Ja? Nu, mālācis, ko apsveicu tevi, draugs, ja? Liela svētki šodien. Jā, to mēs tās pasveitīsim arī tā, ka sveici no sirds arī jūs vecāki. Paldies arī jums par to, ka neliedzāt savam dēlam šo tādu dāvanu, kuru pats Dievs viņam gribēja pasniegt. Tas ir savu svētību, savu dzīvi, savu žēlastību. Protams, ka tas ir atkarīgs un bija atkarīgs no jums un jūsu piekrišanas. Es noteikti arī, tā teikt, Mārks jums ir pateicīgs par to, ka arī Dievs viņu šodien ir svētījis. Un tas nozīmē to, ka šī Dieva svētība būs ar viņu visu dzīves garumā. Tāpēc arī, lai tiešām šī diena jums visiem ir tāda priecīga diena. Tas ir kaut kas daudz vairāk nekā mēs Krievu laikos svinējām bērnības svētkus, atcerieties, ja, kad kaut ko gribēja pielīdzināt kristībām, ja, bet kas notika kaut kādos kultūras namos. Ja. Šoreiz tas ir pilnīgi citādāk, jo šeit ir svētnīca, tā ir kunga mājvieta, un šodien tu pats, Marka, tev esi kļuvis par tādu mazu svētnīcu, jāsaka, tādu mazu baznīcu, kurā savu klātbūtni ir iemājojis dzīvais pestītājs mūsu kungs Jēzus Kristus. Tā, Krismāte ir arī krustiņš, par to ītās mēs iesvētīsim. Tā, varētu šeit nolikt. Svētī, kungs, šo krustu, ko mēs svētīm tavā vārdā un dāvā savu svētību un žēlastību, Markam Gustavam, kurš to nesās tev vārda godam. Tā mēs lūdzam no tevis to dēlu mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Tas mākam paņemt. Ja vēlaties, var uzlikt tagad, ja nē, pēc tam, pilnīgi ir vienalga. Galvenais, ka tev tagad ir pašam savs krusts. Ja?